atklāšu jums tūlīt visu finanšu pasaules lielāko noslēpumu. Realitāte ir tā, lai sasniegtu to finansiālo brīvību, tev ir jāuzkrāj. Vai tu tici, ka tu visu dzīvi strādā, maksā nodokļus, tu pensionēsies un valsts pensija to nodrošinās foršu dzīvi? Parasti atbilde ir nē. Un tā ir pareizā atbilde. Daudziem liekas, ka tā ir uzvarētāju spēle, bet īstenībā tā ir zaudētāju spēle. Jo investēšanā galvenais ir izvairīties no muļķīgām kļūdām, un galvenā atbilde ir rutīna un laiks. Tā ir vienkārši lieta, uz kuru ir jāpamostās, ka tas vienkārši ir jādara, un nebūs nekādas valsts programmas, kas atnāks tevi glābt, un tev Nigērijas princes neatsūtīs miljonu. Tāpat arī apdedzinās tie, kas nesaprot, kur viņi to naudu ir ielikuši. Ir tie paši produkti, kur tu liec 5 vai 10 gadiņus naudu malā, līgums beidzās, izņem viņu ārā, un tu pēkšņi saproti, ka tev tur ir trolejbus biļetēni kaķu barībai. Daudziem klausītājiem varbūt nāks kā šoks, bet arī man nē. Arī es gribu iztērēt visu, ko es nopelnu. Bet tas, ko es negribu, ir, lai es varu sākt baudīt dzīvi pie 65, kad es jau esmu vecs vīrs. Es gribu to jau sākt darīt daudz agrāk. Šodienas epizode ir cilvēkiem, kas vai nu viņi domā par investēšanu, viņi grib uzsākt, nezina īsti kā, varbūt viņi ir kaut kur iesprūduši. Informācija par visu šo investēšanas un personīgo finanšu pasauli, man liekas, ir tik daudz, ka tur var prātā sajūgt. Es citreiz jokojos, ja tu gribi sākt apgūt investēšanas lietas, tad labā ziņa ir tāda, ka ir tūkstošiem visādi blogi, raksti, video, ko tu vari lasīt un skatīties. Un sliktā ziņa ir tā, ka ir tūkstošiem blogi, raksti, video un grāmatas, ko tu vari skatīties un lasīt. Tāpēc šodien es savilkšu kopā tādu bildi, kā vispār uz to visu skatīties. Būs 3 punktos, kas ir svarīgākie koncepti, kas jāsaprot, lai sāktu un lai nepamestu to pasākumu, kas ir tādi lielākie sarkanie karogi, un kas ir pirmie praktiskie soļi, ar kuriem ik viens var sākt, principā jau šodien noskatoties šo video. Ja esi šeit pirmo reizi, čau, mani sauc Valters Vestmanis, ar mūsu investīciju apmācībām Neatkarīgais investors un Indeks Masterclass gan Latvijā, gan visā Eiropā ir uzsākuši veiksmīgi ceļu investīciju pasaulē gan no pilnīgas nulles, nezinot vispār neko. Mūsu apmācību programma izved visam soli pa solim cauri, gan arī daudz cilvēki ir spējuši ļoti veiksmīgi pilnveidot savas zināšanas, jo viņi ir mācījušies pašmācības ceļā un tad aizlāpījuši dažādas robus. Tā kā šodien būs mans skatījums, kā es redzu visu šo investēšanas pasauli un kas ir tās svarīgākās lietas. Pirms ķeramies klāt, mans vienīgais lūgums no tevis ir nospied subscribe pogu, vai tu šo skaties YouTube'ā vai klausies Spotify'ā, jo tā doma ir kāda, protams, tas palīdz manam ego, kas ir svarīgākais, bet otrs svarīgākais, jo lielāks ir kanāls, jo lielākus viesus pēc tam es varu dabūt podkāstam un attiecīgi interesantākas sarunas tev. Tālūk, tad informācijas pārslodze ir tā, ja tu seko kaut kādām investīciju ziņām, vai tu esi sociālo tīklu algoritmos iekritis tajā ritenī, ka tu scrollē, piemēram, rīliņus, un tev sāk visādas investīciju lietas likt ārā, tad it īpaši šobrīd tu vari redzēt, tur zelts ir uzkāpis debesīs, sudrabam cena šāda, tur atdeves tam 5%, tam 10%, tam 30%, tur kaut kas notiek ar Teslu, mākslīgais intelekts, tur burbulis vai nav burbulis, bitcoins un kripto, obligāciju laidieni Baltijas tirgu. Tā kā, vai to visu zināt ir svarīgi? Es domāju, tas ir tāds pirmais, kas varētu nākt prātā. Vai tas ir svarīgi? Es teiktu, daļēji. Daļēji no skatpunkta, ja mēs skatāmies īstermiņā. Ja tev ir kaut kāds mērķis īstermiņā, ko tu gribi sasniegt, kaut kādi tie īstermiņā šobrīd domāju gads vai 2 vai 3, jā, tad tu vari skatīties, kas ar šiem pasākumiem notiek, bet mans tāds silts ieteikums būtu šo apgriezt otrādi un pavilkt bildi nedaudz atpakaļ un pajautāt sev, kas ir tas, ko es gribu ilgtermiņā. Pirmkārt, kādu es gribu savu dzīvi, vispār savu gan finanšu dzīvi, gan vispār dzīvi pēc 5, 10, 30 gadiem. Un tad otrais būtu,
ko es esmu gatavs un spējīgs darīt šodien, un ko es spēšu darīt vēl nākošos 5, 10, 30 gadus regulāri, lai to savu mērķi kaut kā sasniegtu un piepildītu. Un tas uzreiz pamaina to būtību, ka es fokusējos nevis uz to, kas ir tā šī brīža aktualitāte un kur ir tā pēdiņās karstā iespēja un ko man tagad atkal darīt, bet ko es vispār gribu no tā visa dabūt ārā, no dzīves dabūt ārā. Un uzsākot vispār ceļu šo personīgo finanšu un investīciju pasaulē, tas pirmais uzreiz ir sākt domāt ilgtermiņā. Un tā ir, manuprāt, pirmā lielākā kļūda visiem, es teikšu amatieriem investoriem, bet es teikšu vispār cilvēkiem, kas sāk finanšu pasaulē iet, ir nedomāt ilgtermiņā. Tā ir tā lielākā kļūda. Jo visbiežāk tā nedomāšana ilgtermiņā, tur kā tāds bet cēlonis tam ir nepacietība, kas ir robežojas ar alkatību, ka gribās visu ātri un uzreiz, ka varbūt tās tu jūties finansiāli kaut kur iesprūdis un tu meklē, kas būs tas, kas man tagad uzreiz izraus no tā visa ārā, vai kas man ļaus to mērķi sasniegt ātri un uzreiz, ka man uzreiz būs tā bagātība, tā nauda. Un tā nepacietība un tā alkatība, gan tas var būt kaut kas var demotivēt, it īpaši sākumā, jo tas sākums ir ļoti, ļoti lēns, gudīgi sakot, gan arī tas ir tas, kas ierauj krāpniecībās, vai liek vienkārši tev izsviest naudu visādos mēslos, kas tev ietirgo mēslus, un tu vienkārši ar mēslu kaudzes ēd, un nauda tev nav. Ko es ar šo visu domāju? Jo, piemēram, ja cilvēks klausās, lasa kādas grāmatas, kas te man pilns plaukts ir pa personīgā finanšu tēmām, bieži tie atskaites punkti būs, kur sāc investēt tur, 200 eiro mēnesī, pelnīs 10% gadā, un cilvēks varbūt sāk likt uz papīra to matemātiku un domā, labi, 200 eiro mēnesī es sākšu investēt, pelnīšu 10% gadā, pēc 10 gadiem man būs 40,000 eiro. Vai tā būs summa, kas tā brutāli man izmainīs dzīvi? Visdrīzāk nē, ja es gribu nopirkt māju, kas maksātu tur 250,000, tur jau 40,000 vien būtu pirmā iemaksa tikai, tas aizņem 10 gadus, varbūt nav vērts. Un tad uzreiz ir otrs grāvis, kur cilvēks redz kādu citu piedāvājumu, kurš tev saka, ok, tu liec tos 200 eiro mēnesī, bet tagad nevis 10% pelni, bet tu vari dubultot savu naudu katru gadu. Un tad jau tu parēķini to matemātiku, ja es varu dubultot tik gadu, pēc 10 gadiem man ir 1,2 miljoni. Tas jau uzreiz pēc kaut kā skan. Bet, ja es, piemēram, 5 gadus šādā stilā dubultoju, man ir 40,000. Tātad iepriekš es, piemēram, tos pašus 40,000 dabūju 10 gados, labi, dubultot 10 gadus, tur 1,2 miljonu, varbūt tas notic, ka ir bišķi pat raku, bet vismaz līdz 40,000 tiek 2 reiz ātrāk. Un tad ir vēl trešais variants, kur cilvēki domā, labi, tie 5 gadi arī ir ilgi, es gribēju jau vakar tos 40,000, kur es varu 10-kāršot, ka es tagad varu ielikt, savu 500 eiro un 10-kāršot 2 reizes, un man jau būs tie 50,000 vai 10, vai cik tur tas sanāk, parēķināt pašu matemātiku. Un te ir tas, ka ir vesela industrija, kas uz šo pasākumu spēlē, kas tev saka, kas tieši spēlē uz to alkatību, kas spēlē uz to nepacietību, kur tā ir vesela industrija, viņi tev teiks, pievienojies manai Telegram grupai, te mēs visi pelnām, mums ir haltūriņas, pasēdi bišķi pa vakariem, piepelnīsies tur 5-10,000 mēnesī klāt, vai arī 10-kāršo savus uzkrājumus, vai pelni 30% gadā, nevis tur tos nieka 9. Un ir tā, ka tā alkatība un nepacietība, viņi ierauj šajās lietās, un tad cilvēks, es teikšu, varbūt vienā no miljonas gadījumiem neapdedzinās, bet parasti apdedzinās,
Un tad liekas, te viss šitas sūds, tās investēšanas, man, visi krāpnieki, tad viņš pamet to pasauli, neinvestē nemaz. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti žēl. Un es pastāstīšu nedaudz vēlāk, kāpēc tas ir ļoti žēl. Tāpēc pirmais, galvenais, es nezinu, kā šo vairāk uzsvērt, bet, kad tu skaties uz to investēšanas pasauli, ir, ka šis ir ar skatu ilgtermiņā. Kādu tu gribi redzēt savu dzīvi pēc 5, 10, 15, 30 gadiem, tas ir ilgtermiņā. Un kāpēc cilvēki vispār sāk to investēšanas lietu? Paliksim malā visus, kas sāk ar nepareizām ekspektācijām. Jau ir citi, kas ir padzirdējuši, ka es tagad kļūšu stāvus bagāts, un viņi ir visas tos šurum burum sviestus dzirdējuši, kas spēlē uz alkatību un nepacietību, bet paskatīsimies, tā kā normālu, adekvātu, sakarīgu cilvēku, kuram galva ir uzskrūvēta pareizi uz pleciem. Kāpēc viņš sāk? Mums ar neatkarīgo investoru un indeksu masterclass mums ir jau bijuši, man liekas, 100 kopā bezmaksas webināri, ir dažādi privāti semināri bijuši, ko mēs esam vadījuši. Es gribētu teikt, ka kopā jau tie ir 100 tūkstoši cilvēku, kas ir nākuši un klausījušies, ko mēs visādos pasākumos esam stāstījuši. Un gandrīz vienmēr mēs arī cilvēkiem, kas atnāk uz tiem pašiem bezmaksas webināriem, mēs jautājam, kas ir kaut kādi lielākie mērķi, kādēļ jūs gribētu iemācīties sākt investēt. Un visbiežāk, tur nav nekas tāds. Cilvēki saka pasīvi ienākumi, nodrošināt vecumdienas, gribētu kaut kādu vairāk brīvību dzīvē, gribētu varbūt bērniem nodrošināt nākotni. To visu es paliktu zem tāda lietusarga, kas saucās kaut kāda savu veidu finansiālā brīvība. Realitāte ir tāda, pirmkārt, finansiālā brīvība, tas ir superīgs mērķis, tas ir arī viens no maniem mērķiem. Es nedaudz vēlāk pastāstīšu precīzi, kas ir mani mērķi soli pa solim. Man viņi ir 5, uz kuriem es eju, kas ir mans burkāns. Un finansiālā brīvība, tas ir superīgs mērķis, katram viņš var nozīmēt kaut ko citu. Bet te ir realitāte. Atklāšu jums tulīt visu finanšu pasaules lielāko noslēpumu. Realitāte ir tā, lai sasniegtu to finansiālo brīvību, tev ir jāuzkrāj lielas summas. Ja tev, es rādu pirkstu, tev ir jāuzkrāj lielas summas. Lielas summas krājas lēni. Lielās summas, tā ir tava turība un bagātība. Un tava turība un bagātība, tā ir nauda, kuru tu neesi iztērējis, bet tu viņas uzkrājis. Un nauda, kuru tu neiztērē, tā ir nauda, kuru tu šodien sev atņem, ar kuru tu sevi ierobežo. Un nevienam nepatīk sevi ierobežot vai kaut ko sev apzināti atņemt. Nevienam. Es zinu, jums tas daudziem klausītājiem varbūt nāks kā šoks, bet arī man nē. Arī es gribu iztērēt visu, ko es nopelnu. Tāpēc finansiālā brīvība kā mērķis, tas prasīs diezgan ilgu laiku. Tas prasīs disciplīnu, tas prasīs sevi ierobežot šodien, lai rītdiena būtu foršāka. Tas nebūs ātri. Tā ir godīga atbilde. Tā vienkārši tas ir. Lai arī ko internetā teiktu, ka tu vari investēšanu pātrināt, atvieglot, tu to visu var sasniegt ātrāk. Nē, tā nav. Vienkārši tā nav taisnība. Tas nav tāds ātrais ceļš un ilgais ceļš. Ir viens ceļš uz konkrētu mērķi, un mērķis prasa to, ko tas prasa, nevis to, ko tu gribi, lai tas prasa. Jo, ja būtu ātrais un ilgais ceļš, kāpēc, lai vispār kāds izvēlētos, es iešu tad ilgo ceļu, man tas ilgais labāk patīk, es negribu ātri rezultātu, es gribu ilgi rezultātu. Nē, tā vienkārši nav. Un tas ir tas, ko es minēju iepriekš, ka ir vesela industrija, kas uz šo spēlē, kad saka, ir tas ātrais ceļš, kuru zinu tikai es, un tie visi pārējie ir duraki. Viņi iet to ilgo ceļu, jo viņi nezina to ātro ceļu. Vienkārši nav tā. Vienkārši nav viss. Un ja tu šo nesapratīsi, tu vienkārši kulsies no vienas schēmas otrā, no vienas loterijas biļetes pie nākošās, un tu visdrīzāk nekad nesasniegs rezultātus.
Jā, ir viens no miljona ik pa laikam, kuram paveicās, kas nopērk bitcoin īstajā brīdī, kas nopērk īsto loto biļeti, kam vēl tur kaut kas sajiet, bet ja tu neesi no tiem cilvēkiem, kam vienkārši regulāri visu laiku tā loterijas biļete kaut kur izkrīt, vienkārši met malā to domu. Tā kā aizmirsti vārdu ātri, domā uzreiz ilgtermiņā. Viss ir ilgtermiņā. Tas ir pirmais svarīgākais koncepts. Un otrais svarīgais koncepts, ko šajā visā saprast, ir, ka investēšana nav veids, kā pelnīt naudu, ar uzsvaru uz pelnīt naudu. Primārā vieta, kur tu pelni naudu, ir tā, kur tu pavadi savas 40 līdz 60 stundas nedēļā, kur tu fokusēti, sēdi un kaut ko dari. To vienu lietu 40, 60 stundas nedēļā. Lielākajai daļai no mums tas būs darbs, tas būs bizness, viens vai otrs. Ja tu esi profesionāls investors, kas 40, 60 stundas nedēļā velta tirgus analīzei, akcijām, visam, investēšana var būt pelnīšana, protams, bet tev ir jāsaprot pēc būtības, ka investēšanā, ja tu gribi, lai tas tev ir kā darbs, tur ir konkurence ļoti, ļoti, ļoti augsta, iespēja, ka tev izdosies, ir ļoti, ļoti, ļoti zema, un tev ir arī jāsaprot, vai tev vispār interesē visa tā padarīšana, visa tas tirgus analīzes un tas. Ja interesē, jā, forši. Ja neinteresē, tas būs tieši tāpat, kā ja tu strādā darbu, kurš tev besī, un no kura tev nav nekāds prieks, un tu viņu negribi darīt. Iedomājies, tu to pārnes tagad uz kaut kādu ieguldīšanas pasauli, un tu analizē kaut kādas akcijas, un tev tas besī un nepatīk un neinteresē. Man ir par šo arī īstenībā vēl viens YouTube video manā kanālā var atrast. Viņš ir par to, kāpēc treidošana vai aktīvā tirgošanās ar akcijām nestrādā, jebšu pareizāk sakot, kāpēc tur iespēja, ka tev sanāks ir ļoti, 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 ļoti maza. To es iemetīšu zem sarunas apakšā saiti, kur var to video atrast. Tā kā pirmais ir jāsaprot, lielākā daļai no mums, tas, kur mēs pelnīsim naudu, tas ir darbā vai biznesā. Un kur šeit spēlē nāk investēšana? Investēšana pasargā pret inflāciju un laika gaitā vairo to naudu, kuru tu esi nopelnījis. Tā kā investēšana, viņa ir kā tāds būsteris naudai, kuru tu esi nopelnījis. Ka sanāk, tev ir kaut kāda metode, kur tu darbā vai biznesā naudu pelni, un tad tu tālāk liec viņai strādāt tavā labā. Uzņēmēji tipiski reinvestē naudu atpakaļ uzņēmumā, un tādējādi viņi liek naudai strādāt savā labā. Cilvēkam ir algots darbs, nav īsti tāds uzņēmums, kurā reinvestēt sevī, savās prasmēs, augt karjerā, tas viss ir superīgi, bet kādā brīdī tev ir jāsāk arī likt to naudu labā, lai nauda strādā tavā labā. Tas, kā ideiski to es varu vizuāli izstāstīt, ir iztēlojies lidostā, kad tu ej ar koferi, tur bieži vien ir tie celiņi, uz kuru tu var uziet, un celiņš tā kā brauc uz priekšu, un tu vari pa viņu soļot. Un ir cilvēki, kas uzkāpj uz tā celiņa un stāv, un realitātē, ja tu viņam blakus soļo pa parasto ceļu, tu viņam aizēj garām. Un sanāk, ja tu vienkārši uzkāp uz celiņu un stāvi, tas ir principā investēšana, kā viņi to naudu dzen uz priekšu. Ja tu ej pa to sāni ielu, tā ir pelnīšana, bet vislabāk ir, ja tu esi uz celiņa un ej, tad tu kusties uz priekšu riktīgi ātrāk. Un tas ir tas konceptuāli, kā par šo varētu domāt. Bieži cilvēki šo noklausās, un viņi uzreiz padomā, ja es ar šo nepelnu, ar to investēšanu, tad kāda man jēga tam vispār ķerties klāt. Un te ir tāds pātagas un burkāna princips. Un es parasti viņu sāku skaidrot vispirms ar pātagu. Un pātaga tas ir tāds pats primitīvākais pamats, ko tiešām visiem vajadzētu saprast, un par šo vajadzētu, man liekas, taisīt 9. klases eksāmenu. Ja cilvēks nespēj to izstāstīt, tad es nezinu, ko ar viņu vajag darīt. Bet šobrīd ir tā, ka mēs pabeidzam skolas, sākam strādāt, un mēs pelnām naudu ar savu galvu, ar savām rokām, mūs uztur, gudri runājot, tā saucamais cilvēka kapitāls. Un kaut kādā brīdī dzīvē pienāks brīdis, kad mēs vai nu vairs nespēsim strādāt, galva vairs nestrādās, rokas vairs nekustēsies,
vai arī mēs vienkārši negribēsim vairs strādāt. Un tādā mūsu modernā pasaulē tā ir pensiju sistēma, ka mums ir pieņemts, ka mēs pensionēsimies, un tad mēs varam nestrādāt, mēs esam visu dzīvi maksājuši nodokļus, un tā pensiju sistēma mūs vienā vai otrā veidā uzturēs. Kas ir interesanti, šobrīd pasaulē dzīvo vispār knapi 3. vai 4. paudze visas pasaules vēsturē, kurai tāda pensiju sistēma ir eksistējusi, jo pirmā modernā pensiju sistēma parādījās Otto un Bismarka laikā 18. gadsimta beigās. Ja par šo interesē, iemet komentāros, es pastāstīšu vairāk citā video. Bet jāsaprot ir, ka kādā brīdī tas cilvēka kapitāls ar kaut ko citu ir jāizstāj. Un tad cilvēkiem šeit citreiz sarunās jautāju 3 lietas. Pirmais, vai tu tici, ka tu visu dzīvi strādā, maksā nodokļus, tu pensionēsies un valsts pensija to nodrošinās foršu dzīvi? Parasti atbilde ir nē, un tā ir pareizā atbilde. Jo, ja mēs skatāmies, ko Latvijas banka stāsta visos datos, tad valsts pensija tādā pozitīvā scenārijā spēs tev nodrošināt apmēram 1/3 no tā dzīves līmeņa, pie kura tu esi pieredzis. Pieņemsim, ja tu vidēji pelni 3000, no valsts pensijas tev būs 1000. Tur ir bišķi detalizētāk jāiet, bet tas ir konceptuāli, kā par to domāt. Tā kā pirmā tā atbilde ir, īsti nē, būs ar pensiju bišķi pa maz. Labi, otrais jautājums, ja tev ir bērni, vai tu gribi dzīvot ar domu, ka tu vecumdienās sēdēsi bērniem uz kakla? Parasti atbilde arī ir, tā kā īsti nē. Man arī ir maza meitiņa mājās, nav tā, ka es sēdētu un domātu, kaut mazā Aurēlija tagad izaugs, un tad es varēšu, viņa man uzturēs, jo es viņai te pampers mainīju. Nē. Un, ja tev bērni nav, tu vari padomāt no otras puses, vai tu gribētu, ka tev vecāki tagad saka, Juri, mēs tev audzinājām, tagad uz tevi nākamie 20 gadi mums pensijā. Arī tas ir nē. Un tad trešais jautājums ir, labi, vai tu gribētu naudas dēļ strādāt līdz kapa malai? Es sevi pazīstot, es zinu, ka visdrīzāk es tāpat strādāšu līdz kapa malai. Ir cilvēkam patīk viņu darbi, bet jautājums ir, vai tu gribētu naudas dēļ, ka tu fiziski nevari atļauties nestrādāt. Un te arī tā atbilde ir nē. Ok, labi, tad zinot, ka vienā brīdī tev galva un rokas vairs nestrādās, un tev atbildes ir nē uz visiem šiem 3 jautājumiem, tad saproti, ka tev ir nauda jākrāj, lai tu varētu tajā pašā pensijas vecumā, pensija vispār baigais lamu vārds, kas man nepatīk, bet, pieņemsim pensijas vecumā, lai tu varētu sevi kaut cik jēdzīgi nodrošināt. Un tad jautājums ir, ok, cik ir jākrāj? Tā ļoti primitīvi skatoties, pieņemsim, ka normāla pensija šodien varētu būt vidējā alga valstī. Es tā uz dūlo saku. Šobrīd uz rokas tie ir kaut kādi 1300 eiro. Ja tu skatīsies datos, atvērs Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapu un meklēsi paredzamais mūža ilgums 65 gadniekiem, tas ir tas, kas tev ir jāatrod. Tad tu redzējies, ka vidējais 65 gadnieks vēl dzīvo kādus 16, 17 gadus kaut kas tam līdzīgs. Tā ir reālā statistika šodien. Ja tu līdz tiem 65 esi novilcis, tad vēl vidēji 16, 17 gadi tev ir atlikuši. Un ja mēs skatāmies ļoti vienkārši 17 gadi, 12 mēneši, 1300 eiro mēnesī, visu sareizini, tie ir 270 000, kas tev ir jāuzkrāj, lai tu tos 17 gadus varētu tērēt katru mēnesi 1300 eiro mēnesī. Tas ir neņemot vērā nekādas inflācijas, neko. Tīri tā brutāla matemātika. Ok, mēs zinām, ka apmēram 1/3 varētu nosegt valsts pensiju mums. Pieņemsim, tie ir tie 90 000 eiro šajā gadījumā. Tātad tev pašam būtu jāuzkrāj apmēram 180 000 eiro. Un tas ir pie nosacījuma, ja tu pensionējies šodien. Tā kā rīt, tev vajadzētu rīt iedot maisu ar naudu un tu ej pensijā. Ja tu šodien esi tur 45 gadnieks un tev ir 20 gadi vēl priekšā, mēs varētu uz pirkstiem uzmest, inflācija, teiksim, būs 3% gadā, ko nozīmēs tie paši 180 000 pēc 20 gadiem. Ja tu gribētu pēc 20 gadiem
lai tu vari nopirkt to pašu, ko ar 180,000 šodien, tev ir jāuzkrāj jau apmēram 325,000. Tas ir tāpēc, ka inflācija pēc būtības nozīmē, ka visam pamazām aug cenas, tāpēc laikam ejot, tava nauda var nopirkt turien mazāk un mazāk. Tā kā 325,000 pēc 20 gadiem, rupi rēķinot, tam būtu tā pati pirktspēja, kam 180,000 šodien. Tā ļoti vienkāršojot, ja tu vienkārši gribētu krāt 20 gadus un sakrāt 325,000, tie būtu 1,300 eiro mēnesī, kas tev ir jāatliek. Es esmu gatavs garantēt lielākā daļai cilvēku, tas vienkārši fiziski nav iespējams. Atlikt 1,300 eiro mēnesī. Paldies, spasiba, das vidaņie, nebūs. Bet ieliekam šeit investēšanu bildē. Piemēram, ja tu investētu gudri vārdi diversificētos indeksu fondos, tie ir principi un metodas, pēc kurām mēs mācām neatkarīgā investoru programmā. Atkal provizorisks piemērs, tava investīcija pelna 10% gadā, inflācija, piemēram, ir 3% gadā, un tu gribētu, lai tev pēc 20 gadiem ir tie 325,000. Tas no tevis prasīs apmēram 430 eiro mēnesī. Tas ir tā, ja tu tagad gribi pa 20 gadiem šo sakrāt. Un tu redzi, ka tas jau ir 3 reizes mazāk nekā vienkārši krājot, jo tu investē, jo tā investēšana tev, tas ir tas boosteris naudai, ko es iepriekš minēju. Un ja tu esi jaunāks un, piemēram, tu sāc jau agrāk savos 35 gados un tu investē 30 gadus, nevis 20 gadus, tad jau no tevis tas ik mēnesis prasa 180 eiro. Tas jau ir vairāk nekā 2 reizes mazāk. Un tas ir tas, ko, ja jūs esat kādreiz dzirdējuši, sāc laicīgi, sāc pēc iespējas agrāk, sāc. Tas ir tas, kāpēc saka, ka 10 gadiem ir milzīgs spēks. Tāpēc visu laiku saka, sāc agrāk, sāc kaut vai ar mazām summām, jo tas salikto procentu efekts, viņš pamazām riktīgi ieslēgsies. Un, respektīvi, var redzēt, ka tev nevajag nekādus 1000 miljonus, lai nodrošinātu sev, teiksim, 30 gadu griezumā, lai tu pensijas vecumā vismaz vidējo algu varētu tērēt. Tā kā šis arī bija piemērs ar finanšu tirgiem. Es to minu kā piemēru, jo tas ir kaut kas, ko mēs mācām par neatkarīgu investoru, bet galvenais princips šeit ir saprast, ka tev ir jāinvestē, tev nav īsti citu variantu, tu nevari vienkārši krāt, jo tev vajag saprast, ko dara inflācija. Jo, ja tu saproti, ko dara inflācija, tu apzinies, ka ir jāinvestē. Un tās investīcijas, viņas var būt dažādas. Tas var būt nekustamais īpašums, tas var būt privāts bizness, tas var būt akciju tirgus. Galvenais, ka tu velti laiku izprast to lietu, un tu apzinies, ka tu nedrīkst tikai krāt, kaut kur ir jāinvestē tā lietā, kas augs vērtībā un kas vislabākajā gadījumā arī tev kaut kādu naudas plūsmu radīs. Tā ka šī bija pātaga. Un tagad ir burkāns, jeb tā labā daļa. Jo ir tā, runājot par šo tēmu, ļoti bieži cilvēki brāc, kāpēc te visi runā tikai par to pensiju, es negribu tur nodzīvot līdz sirmam vecumam un tad tik baudīt dzīvi, gribu dzīvot šodienai un tā. Bet te tas iemesls, kāpēc par to runā, jo tā ir tā pātaga. Tā ir vienkārši lieta, uz kur ir jāpamostās, ka tas vienkārši ir jādara un nebūs nekādas valsts programmas, kas atnāks tevi glābt un tev Nigērijas princis neatsūtīs miljonu. Vienkārši tas ir tas, uz ko ir jāpamostās. Tas burkāns tā jau ir tā daļa, kas katram ir pilnīgi citādāka. Un tas burkāns gandrīz vienmēr ir par un ap finansiālu brīvību. Un tā brīvība viņa katram nozīmēs kaut ko citu. Un es padalīšos tīri praktiskam piemēram, kas ir man personīgi tā brīvība vai tie brīvības līmeņi, uz kuriem es esmu laika gaitā gājis un uz kuriem es eju arī šobrīd. Un viņi laika gaitā var mainīties, tas ir tikai normāli. Es atceros, kad es vēl biju zaļāks gurķis nekā es esmu šodien, tad man pirmā brīvība, ko es gribēju noķert, bija brīvība izvēlēties, ko es daru dzīvē. Ko tas man nozīmē? Tas nozīmē, lai man ir kaut kāds drošības spilvens, lai man nav jābaidās no priekšnieka,
lai man nav jādomā, ka mani varētu atlaist, lai man nav par katru varīti šajā darbā kaut kā jāpaliek, lai es varu vienkārši izvēlēties, kas ir tas, ko es gribu darīt, lai man neriebjās tā mana ikdiena. Man gan paveicās ar to, ka man principā nekad nav bijis tā, ka man rieptos mana ikdiena. Jā, katrā darbā ir lietas, kas patīk, kas nepatīk, bet man tas mērķis bija, lai es kopā ar bezdarbnieku pabalstiem, ja es aizietu no darba, es varētu vismaz gadu sēdēt un neko nedarīt. Jo tā doma man bija, ka pat gada laikā es varētu mierīgi atrast tādu darbu, kas man patīk. Es varētu mācīties, lasīt grāmatas, skatīties video, pārkvalificēties, mēģināt iet uz kaut ko citu. Piemēram, man ir finanšu izglītība, un es vienā brīdī domāju, varbūt iet uz programmēšanu. Tas būtu prasījis aiziet no sava darba, pārkvalificēties, iemācīties programmēšanu, aiziet uz citu darbu, kas sākumā maksātu mazāk, un visādi šādas te lietiņas. Tā kā mans pirmais līmenis bija vienkārši brīvība izvēlēties, ko es gribu darīt dzīvē, lai man ir kaut kāds tas spilvens, kurus kopā ar bezdarbnieku pabalstu varētu diezgan ilgi, man būtu nezinu, ieskrējiena josla, kā to pareizāk saukt, pirms es atgriežos darba tirgu. Tad otrais brīvības līmenis man bija, lai es varu neskatīties uz cenām pārtikas veikalā. Ja es kaut ko gribu, es vienkārši nopērku, it kā tas ir sīkums, bet tā ir ļoti forša sajūta, es teikšu vienkārši kā ir, jo tā ir brīvība, ko es esmu sasniedzis, un es tiešām, man neinteresē, vai tur vista kilogramā maksā 5, 9 vai 12 eiro, ja es gribu vistu, es nopērku vistu, un ja es gribu olas, es nopērku olas. Tak otrais brīvības līmenis man personīgi bija, lai es varu neskatīties cenām pārtikas veikalā. Trešais, kur es esmu pats personīgi, tā uz robežas, bet tā ir tāda ceļojumu brīvība, lai es varu ceļojumos palikt, kur es gribu. Saprāta robežās. Man nav tādas ambīcijas vienmēr tur 2-stāvīgu penthausu ņemt vai 7 zvaigžņu viesnīcas vai tam līdzīgi, bet saprāta robežās, ja šeit gribu, es te varu palikt. Un vienkārši visi ceļojumi var būt forši. Un es varu arī, saprāta robežās aizbraukt, kur man gribās. Tas nav tā, ka vienīgais, ko es varu atļauties, ir all inclusive uz Turciju vai Ēģipti, bet, tā kā plus mīnus, ja es gribu aizbraukt uz Baliju, es varu aizbraukt uz Baliju. Ja es gribētu uz Ameriku, es gribētu uz Ameriku, un es varu saprāta robežās to izdarīt. Es personīgi šeit esmu, pa pusē, kā es minēju. Tāds 4. brīvības līmenis, uz kuru es arī idejiski eju, ir man šausmīgi riebas lidmašīnas un lidostas. Tiešām ļoti besī. Katru reizi, kad es esmu lidostā, man ir tā kartīte, kuras var ar atlaidi lounge pieejas dabūt. Es vienmēr pasēžu loungeos, kaut vai tā ir pusotru stundiņu. Bet es gribu varēt atļauties lidot biznesa klasē, ja lidojums ir virs 4 stundām un uz augšu. Es vienkārši gribētu sev uzlikt tādu likumu, lidojums 4,5 stundas, biznesa klasa, vienalga. Man vienkārši, lai es varu iekāpt pirmais, izkāpt pirmais, visiem visu labu, adios amigos. Es vienkārši negribu būt tajā bardakā pa vidu, kur viss spiežās un ņemās. Tas ir kādam liekas stulbi, bet tā ir mana lieta. Šobrīd man vēl nav tā, ka es ļoti ērti varētu tur 200 eiro vietā 2000 samaksāt par lidojumu biļeti. Nē, tā nav. Bet tas ir arī kaut kas, uz ko es eju. Bet tāds lielākais man ilgāka termiņa mērķis ir līdz 45 gadu vecumam sasniegt brīdi, ka es nestrādāju naudas dēļ. Lai man sieva nestrādā naudas dēļ, lai mēs varam pietiekami ilgi pavadīt kvalitatīvu laiku ar ģimeni, pietiekami ilgi, es domāju, kopā ceļot, kopā baudīt dzīvi. Mums nav jābūt 8 ofisā un tikai 5 iet mājās, ka mums ir tikai 4 nedēļas gadā, ka varam kaut kur aizbraukt, bet ka mēs jau varam to dzīvi bišķiņ pielāgots vienu uz otru pusi. Ja es līdz 45 gadu vecumam to sasniegšu, es būšu super priecīgs. Līdz 50 arī tas jau būs superīgi, bet tas, ko es negribu, ir, lai es varu sākt baudīt dzīvi pie 65, kad es jau esmu vecs vīrs,
ka es gribu to jau sākt darīt daudz agrāk. Un man arī viens no lielākajām bailēm, kas ir, ja jūs skatījāties ar Andri Lanku epizodi, to Andris arī teica, bet tas ir arī kaut kas, kas man galvā stāv, kas negrib attapties ap 60 vai pēc 60 gadu vecumu un saprast, ka bez bērnu palīdzības viss būs dimbā. Tas, man liekas, ir tāda, drausmīgi pazemojošs stāvoklis, kurā vispār nonāk dzīvē. Tā kā šīs ir tās lietas, uz kurām es eju. Un tev manas lietas var likties, pilnīgi stulbas, atvainojos par manu franču valodu. Tev var būt pilnīgi kaut kas cits, un tas ir ok. Varbūt tev viens no sapņiem ir nopirkt Porsche 911 un 30,000 Rolex pulksteni, un tas ir ok. Varbūt tu gribi vienkārši lielu čunguru kontā, uz ko skatīties, ka man tur ir tāds cipars, un es tagad esmu priecīgs, un tas arī ir ok. Varbūt tu gribi 12 reizes gadā ceļot kaut kur, tas arī ir ok. Galvenais ir, ka tu esi primāri sapratis pātagas principu, un tu dari visu, lai to pātagas principu nosektu, jo tas ir pamatiņš. Jo, ja tev nebūs pātagas princips nosakts, būs dimbā, nenāks no debesīm nekāda gaisma, kas tevi izcels no finanšu bedres. Un tagad tas pātagu princips ir nosakts, ir tāds, ok, šo es tā kā esmu vismaz minimumu sakārtojis, tad nāk spēlē jau burkāns, un tam burkānam var būt līmeņi, jo, piemēram, lai dabūtu to manu pirmo brīvību, kas ir izvēlēties, ko darīt dzīvē, bezdarbnieku pabalsts tev jau pāris mēnešus iedod pa brīvu, tad īstenībā, ja tu skaties uz to tiešām kā uz tādu sabata gadu, kurā tu gribi pārkvalificēties vai tu gribi to drošību, tu vari savilkt jostas, tev tēriņi mierīgi var būt krietni zemāki, un tev varbūt pat ir jāpiekrāj tikai pāris tūkstoši, lai līdz tam nonāktu. Otrais līmenis, kur tu vari neskatīties uz cenām pārtikas veikalā, tas arī nav daudz. Te bija no Nikma Džulija grāmatas Wealth Ladder, tā kā bagātības pakāpieni. Par to es arī uztaisīšu vienu citu garāku video, bet viņš teica, ka cilvēkiem, kam ir virs 10,000 turība, tā kāds liquid net worth, tā kā likvīdie kaut kādi līdzekļi vai tā ir naudu investīcijas, tajā brīdī jau patiesībā sākas tas groceries freedom, jeb pārtikas preču brīvība. Tagad tas arī nav baigi tālu. Un tad tie līmeņi, viņi, kā saka, pie katra tā turības līmenīša, viņi slēdzās vaļā. Un galvenais, ka tu saproti to pātagu, un tad tev ir arī burkāns, un tu uz to burkānu pamazām ej, un tev viņš ir, un viņš ir realistisks, un tas plāns, kā līdz tam nonākt, arī ir ļoti realistisks. Un šīs ir lietas, kuras mēs visa cita starpā arī apskatām neatkarīgais investors programmā. Tur ir gan visa teorija par investīcijām un visi grafiki un tabulas un kā pirkt, ko pirkt, kādus brokerus kontus vērt vaļā, kā nodokļus deklarēt un tas viss. Bet tur ir arī ļoti daudz šīs emocionālās lietas, kur tu vispār padomā, kāds tavs mērķis, kāds tavs drošības spilvens, kā tu uz turieni ej, tā kā tas viss tur ir. Mums tagad tuvākais bezmaksas webinārs ir 6. februārī, bet ja tu šo skaties pēc 26. gada 6. februāra, mums viņi parasti notiek ik pa pāris mēnešiem, viņi ir bez maksas, atnāc, pirmā stunda būs tiešām interesanta un izglītojoša, un tiem, kam gribas pievienoties pašām apmācībām, tur mēs paši webināru beigās arī izstāstām, kā to izdarīt. Bet ja tu jau esi cilvēks, kas kādu laiku par šo visu domā un gribi jau uzreiz, ok, es esmu gatavs sākt investēt, man nevajag vairs nekādus ievadus, arī tepat zem video tu var atrast dažādas saites, kur var pieteikties uz sarunu ar mūsu komandu, un tad viņi palīdz tālāk izstāstīt, kā viss strādā, un kā arī pievienoties. Tāda maza atkāpe. Un kas ir sarkanie karogi? Tā kā mēs līdz šim esam sapratuši, pirmais vajag domāt ilgtermiņā, un otrais ir pātaga un burkāns. Pātaga ir minimums, ko vajadzētu tiešām katram, un burkāns katram akal ir savs. Un tad ir sarkanie karogi, un tos es gribēju izcelt pirms praktiskiem soļiem. Ir tāds interesants koncepts kā winners game un losers game, tā kā uzvarētāju spēles un zaudētāju spēles. Es nezinu, vai latviski nav kaut kāds cits speciāls termins.
Bet uzvarētāja spēles idejiski nozīmē, ka tev svarīgāk ir izdarīt pareizus soļus nekā nepareizus soļus, lai uzvarētu. Un tas nozīmē, ka tev ir ļoti stratēģiski kaut kas jādara. Piemēram, lai tu augtu karjerā, vai tu augtu biznesā, tev ir stratēģiski jāizdara pareizās lietas, kas tev atver nākamās durvis tālāk uz priekšu. Kamēr zaudētāja spēles ir otrādi, ka tev vajag drīzāk izvairīties no stulbiem soļiem, nekā izdarīt stratēģiski pareizus soļus, lai uzvarētu. Un investēšana daudziem liekas, ka tā ir uzvarētāja spēle, bet īstenībā tā ir zaudētāja spēle. Jo investēšanā galvenais ir izvairīties no muļķīgām kļūdām, un galvenā atbilde ir rutīna un laiks, un tas arī ir lielākais noslēpums. Un, ja tu esi dzirdējis neveiksmes stāstus investēšanā cilvēkiem, tas ir vienkārši tāpēc, ka viņi ir mēģinājuši šo spēli spēlēt ar citu stratēģiju, ka viņi ir mēģinājuši pareizās lietas darīt, uzminēt kaut ko, lai uzvarētu stratēģiski, riktīgi izspēlēt, bet tas nav tas, kā šī spēle ir jāspēlē, tev ir jāizvairās no muļķībām. Un tāda pirmā lieta, no kā investēšanā uzmanīties, ir noteikti nedarīt lietas ar aizvērtām acīm. Un tas nozīmē nesaprast līdz galam riskus, nesaprast līdz galam atdeves, nesaprast līdz galam, ko sagaidīt no investīcijas, kā viņa strādā, jo, ja tu to nesapratīsi, tad vai nu tu vari ielikt pārāk riskantā lietā, vai arī tu ielec kaut kamā, kur tu ceri, ka rezultāts būs šāds, bet īstenībā jau no sākta gala būtu bijis skaidrs, ka to rezultātu fiziski nav iespējams sasniegt. Un šeit runa nav tikai par visādām spekulācijām. Tas var būt jebkas, tas var būt nekustamais īpašums, tas var būt trešais pensiju līmenis, uzkrājušā dzīvības apdrošināšana, bitcoin, ETF, zelti, jebkas. Ja tu nesaproti, ko no tā sagaidīt, pirmkārt, turies vispār pa gabalu, paņem soli atpakaļ un izglītojies, saproti, kas tas tāds ir, kā viņš strādā, saproti, kas ir tas peļņas dzinējs, kāpēc tu no tā pelnīsi naudu, ka tā nav maģiska melna kaste, kurā tu iesvied 100 eiro un tev izlec 200, bet saproti, kā tas strādā, kāpēc, un tikai tad lec iekšā. Tā kā tas ir pirmais, nedara lietas ar aizvērtām acīm. Un tiešām pat, ja tas ir kaut kas tik elementārs kā uzkrājušā dzīvības apdrošināšana vai trešais pensiju līmenis, jo arī tur ir briesmīgi produkti, kuri, vienkārši, kurus vajadzētu ar likumu aizliegt, bet, labi, varbūt tik brutāli nē, bet tur arī ir nianses. Tagad tas ir pirmais. Otrais, aizmirsti vārdu ātri un uzmanies no visiem, kas tev saka, ka kaut kas notiks ātri, jo tā vienkārši nebūs. Ja ir ātri, tā ir haļava, ko nevar atkārtot. Kā es minēju, vienmēr ir cilvēki, kam paveicās, bet te ir jābūt ļoti skeptiskam, un tā ir, es teiktu, pati lielākā kļūda, kur cilvēki, ja viņi saka, ka viņi ir apdedzinājušies, tad viņi ir ielikuši kaut kur cerībā, ka tas būs ātri. Tipiski tās ir riskantas investīcijas, jo seko karstiem trendiem, vai tā ir vienkārši krāpniecības schēma, kas apsolīja, ka būs kaut kas ātri, un tad cilvēki ir apdedzinājušies, zaudējuši naudu, un tad viņi stāsta, ka šis viss nestrādā. Tāpat arī apdedzinās tie, kas nesaprot, kur viņi to naudu ir ielikuši, ka ir tie paši produkti, kur tu liec 5 vai 10 gadiņus naudu malā, līgums beidzās, izņem viņu ārā, un tu pēkšņi saproti, ka tev tur ir trolejbus biļetēni kaķu barībai. Arī, pats vainīgs, ka tu varbūt pārmaksāji 30 reizes komisijās. Tagad tas ir otrais, uzmanies no vārda ātri. Trešais, ik viens, kurš piedāvā kaut kādu savu īpašo metodi, un viņa metode ir tā labākā, visi pārējie ir muļķi, tikai mani sekotāji ir gudri, viss, kas kaut ko pa šādu tēmu stāsta, turies pa gabalu, vienkārši, nav vienkārši tādas lietas. Tā kā angliski sakot, trust me on this one, vienkārši tici man uz vārda, tas, nevajag vienkārši to darīt. Un ceturtais, kas ir ļoti izteikts, ja tu skaties Latvijā vietējo finanšu iestāžu
pakalpojumos, ja ir sarežģīti atrast cenrādi. Un, ja tu īsti līdz galam nevari saprast cenrādi, viņš ir kaut kur noslēpts, tev ir jāklikšķina caur 74 linkiem, un tad tur vēl ir uz cik lapām sarakstīts, un kad konsultantam prasa, viņš runā riņķi apkārt, tas ir ļoti, ļoti liels sarkanais karoks. Un šeit tāds zelta likums, ja tev jebkas, kaut kāds ieguldījuma produkts prasa virs 1% gadā no pārvaldītā līdzekļu apjoma, es personīgi bēgtu pa gabalu. Tā kā, ja sarežģīti ir atrast cenrādi, tad tas ir arī liels sarkanais karoks. Pirms ejam pie praktiskajiem soļiem, ja vēl neesi izdarījis, nospied to subscribe pogu, un man nav konts to prasīt, jo man tiešām podkāstam šogad ir lieli mērķi, aicināt tiešām ļoti lielus cilvēkus, un ja kanāls ir mazs, tad to lielo viesi ir diezgan grūti dabūt, bet ja kanāls ir liels, tad uzreiz liels viesis redzu, ka ir liela platforma, viņš arī savu to ziņu var izvest tālāk pasaulē, tā kā tas ne tikai palīdz man, bet arī tev būs krietni foršākas un interesantākas sarunas, ja man būs vairāk sekotāji šajā YouTube vai Spotify kanālā. Praktiskie soļi, tie ir, reāli 4, kā es uz šo skatītos. Tā pirmā lieta, ko tu uzreiz vari sākt darīt šodien, ir vecais, labais, otrais pensiju līmenis. Vienkārši sakārto savu otro pensiju līmeni. Tev katru mēnesi, ja tu strādā, maksā nodokļus, saņem algu, tad tev katru mēnesi aiziet daļa no algas uz otro pensiju līmeni, un tā naudiņa nonāk ieguldījumu fondā, un viņi ir investēti finanšu tirgū, un tu vari izvēlēties, kas šo naudu pārvalda. Labā ziņa ir tā, ka ir apmēram 30 ieguldījumu plāni, no kuriem tu izvēlēties. Sliktā ziņa ir tā, ka ir 30 ieguldījumu plāni, no kuriem tu izvēlēties. Tur ir ļoti labi, tur ir diezgan draņķīgi. Arī, ja tu neesi pārbaudījis, ir vērts pārbaudīt, kurā atrodies, bet tas no tevis aizņems varbūt pusstundiņu, izvēlēties nomainīt pensiju plānu, bet tas var nozīmēt 10 000 starpību dzīves laikā, no tā 10 000 starpību tavā pensijas uzkrājumā. Man blogā, manā mājaslapā valters.lv, tur var atrast rakstu, kur ir praktiski padomi, kā norientēties tā otrā pensiju līmeņa kontekstā, kā arī šādu informāciju sūta e-pastos. Tajā pašā mājaslapā var pierakstīties arī e-pastu saņemšanai, tad reizi sestdienām iznāk interesants e-pastiņš pieguldījumu tēmu, kuras arī bieži vien ar šādiem solīšiem palīdz izskaidrot. Tā kā pirmais ir sakārto otro pensiju līmeni, tā ir tāda pamathigiēna. Otrais, ko tu uzreiz arī var izdarīt, ir atvērt trešā pensiju līmeņa kontu vai uzkrājušo dzīvības apdrošināšanu. Super vienkārši rīki. Es šeit tēmētu investēt vismaz 10% no bruto algas, jo tas ir tas līmenis, pie kura tu vari dabūt iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumus, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, un es personīgi investētu 10% no bruto algas, reinvestētu IN, saņem to, es pēc tam reinvestētu atpakaļ. Ja jautātu man, es drīzāk skatītos trešo pensiju līmeni, nevis uzkrājušo dzīvības apdrošināšanu, jo vidēji tajā es esmu novērojis labākus piedāvājumus nekā otrā, un te ir atkal atceroties to pātagas principu. Bieži cilvēkiem liekas, es negribu iesaldēt naudu līdz 55 gadu vecumam, kas ir trešajā pensiju līmenī. Uzkrājušās dzīvības apdrošināšanai tev ir tikai 10 gadu līgums jānoslēdz, bet atceroties to pātagas principu, tu zini, ka tev jebkurā gadījumā ir jākrāj tam pātagas mērķim, un ja tev tā nauda līdz 55 gadu vecumam ir iesaldēta, tu zini, ka tu netiksi viņai ātrāk klāt, un tas ir man personīgā skatījumā pat pozitīvs aspekts, ja tu gribi krāt tam ilgtermiņam. Šeit galvenais, ko es skatītos, ir komisiju maksas, tāpat kā iepriekš ir 1% vai virs, es bēgtu pa gabalu, es skatītos pēc iespējas zemākas komisijas maksas, un tad tur ir vēl principi, kā izvēlēties vecumam atbilstošu plānu, lai riska līmenis ir atbilstošs, bet tas ir man blogā aprakstīts. Bet ko es vēl šeit iesaku, ko var darīt, var cilvēks vienkārši apzvanīt visus ieguldījumu fondus, izprašņāt viņiem visu, kas interesē, un paturēt prātā, ka tev katrs kaut ko mēģinās pārdot,
bet tādējādi tu to bildi saliksi kopā un varēsi saprast, ok, šis izskatās, ka varētu man derēt. Trešais lielais solis, ko es darītu, kā nākamo, es fokusētos uz kaut kāda veida ilgtermiņa investīciju ārpus trešā pensiju līmeņa uzkrājošās, kaut kas man ilgtermiņā varētu aizvietot to cilvēku kapitālu. Es personīgi saprotu finanšu tirgus, ETFus, indeksu fondus, ieguldījumu fondus. Tas ir tas, ko mēs mācām ar neatkarīgu investoru, tas ir arī tas, ko es personīgi daru. Man nav nekustamie īpašumi, es negribu menedžēt īrniekus, es nesaprotu nekustamos īpašumus, remonti nav mana lieta, tā kā varbūt tev tieši tas interesē, varbūt tev nekustamais liekas foršs, liek justies labi, ka tev ir fizisks aktīvs, ko tu vari redzēt. Ok, izglītojies par to, skaties tajā virzienā, varbūt tu gribi biznesu veidot, piemēram, es arī esmu uzņēmējs, un es domāju, man bizness vienā vai otrā veidā būs visu dzīvi, tā arī man ir lieta, uz ko es skatos kā tādu, kaut ko es varētu pārvērst nākotnē par pasīvu investīciju. Jāapzinās, ka bizness tas ir baigais darbs, lai arī ko tev internetā teiktu, ka tu vari viegli uzsākt biznesu un piepelnīties kā side hustle vai haltūriņu, latviski runājot, nav tāds. Bizness ir reāls darbs. Galvenais ir saprast, kas ir tas, ko tu gribi iemācīties un kas būs atbilstoši tavam dzīves stilam un kas ir kaut kas, ko tu gribētu piekopt tos 5, 10, 30 gadus, kas to cilvēku kapitālu varētu aizstāt. Jo ar ETF-iem es vienmēr mūsu neatkarīgi investoru programmu sauc kā tādu investīciju autoskolu, tu vienreiz to iemācies un viss, un ikdienā tas no tevis neprasa necik daudz laiku, tāpēc tā man liekas tāda ļoti sakarīga lieta ikdienas cilvēkam, un tas ir atkal kaut kas, par ko mēs runājam mūsu bezmaksas webinārā, kam te pat zem video ir saites, kur tur reģistrēties. Un tikai pēc tam, kad es esmu šos pamatus sakārtojis, tikai pēc tam es skatītos uz kaut kādiem spekulatīviem instrumentiem. Kas ir spekulatīvi instrumenti? Domā kaut ko, tas ir kaut kas, kam ir iespēja izšaut pēdiņās, kad es varētu ielikt un uzies augšā. Tā kā es vispirms sakārtotu pamatus, jo tieši pamatu sakārtošana būs lielākais veiksmes faktors. Tad, ja interesē, var skatīties arī spekulatīvākās lietās, kur var izšaut, un ja paveikcās, tad ir ļoti forši. Ja tev interesē visa šī investēšanas padarīšana arī vairāk, tad uzmet aci arī šim nākošajam video. Es rādu uz abām pusēm, jo es nezinu, kurā pusē mēs viņu noliksim, bet uzmet aci šim nākošajam video, kas jau ies pāris soļus dziļāk šajā visā tēmā. Bet, ja tu šo klausies Spotify vai Apple podcasts, tad aizej uz YouTube, uzspied uz video beigām, kur es rādu ar pirkstiem uz nākošo video, kas pastāsta tālāk.